Panikas lēkme bieži sākas no tā, ko tu iebāz savā mutē. Kafija garšo dievīgi, bet pie trauksmes traucējumiem tu nevari atļauties adrenalīna lēcienu. Kofīns ir stimulants, kas pēc būtības nav slikti, bet tavā gadījumā tas ir pārāk hiperaktīvs draugs tavai nervu sistēmai. Kofīns ceļ kortizola līmeni, it sevišķi no rītiem, kad mums jau dabīgi viņš ir augsts, un ja mēs iedzeram tukšā dušā, trauksme diezgan ātri ir klāta. Kafiju jādzer prātīgi. Skaidrs, ka ir jāpēd pirms dzeram kafiju un ieteicams nedzert 2-3 kafijas pēc kārtas. Garšo bulačkas un saldumi. Kad apēd daudz saldumus, cukura līmenis strauji kāpj, un organisms iet to glāb, metot ārā insulīnu, un cukura līmenis strauji samazinās. Tas ir liels stress organismam, uzreiz met ārā kortizolu un adrenalīnu, tos pašus stresa hormonus, kas panikas lēkmes laikā, jo ķermenis nesaprot, kas notiek, un panika ir klāta. Un kā izrādās, ne visas tējas nomierina. Ir tējas, kas satur kofīnu, melnā tēja, zaļā tēja, un ļoti populārā matē tēja. Tās arī stimulē mūsu nervu sistēmu, izdalot adrenalīnu un dodot mums papildus stimulu. Trauksme ir klāta. Arī trekns, taukains ēdiens var radīt trauksmes sajūtu, sirdsdarbības pātrināšanos, elpas trūkumu. Jo neaizmirst, ka veģetīvā nervu sistēma atbild par mūsu gremošanas sistēmu. Un ja mūsu nervu sistēma ir sakairināta, trekns, taukains ēdiens pats par sevi ir ļoti grūti pārstrādājams. Un tā ir slodze organismam. Un kur ir slodze organismam? Tur trauksme ir klāta. Un ja jūsu ķermenis īpaši nedraudzējas ar glutēnu un laktozi, arī par to ir jāpadomā. Tavam ķermenim var rasties trauksme no tā, ka viņš vienkārši ir izslāpis. Pietrūkst šķidruma un minerālu vielu. Nu jā, jo tu atceries, ka tu visu dienu esi dzēris tikai kafiju. Jā, un mazliet ēdis. Atceries, ka tavam ķermenim ir vajadzīgs magnijs, kālijs, nātrijs. Mikrofonu vai seleriju? Seleriju. Ja tev ir trauksme un panikas lēkmes, tev ir jāsaprot, ka tu esi kā ķīmiska kolba. Tajā notiek ārkārtīgi daudz ķīmiskas reakcijas no tā visa, ko tu domā, ko tu ēd, ko tu dzer. Un tad, kad tu sāksi izprast vairāk, ko tieši vajag tavam ķermenim un kā tas strādā, viss saliksies pa plauktiņiem.